Ладно, Даниил, 4 глава. Даниил, 4 nodaļa. Тот царь Навуходоносор, Бог дал ему раньше, во 2 главе, какое-то видение. 2. nodaļā viņš deva parādību. И объяснил ему, что после него будет еще царство, после этого еще царство, и в конце концов Царствие Божие будет вечное здесь на земле. Dievs deva Nebukadnecaram 2. nodaļā parādību, kad viņam pēc viņa nāks vēl valsts, pēc tās valsts vēl nāks valsts, pēc tās valsts nāks Dievu valstība, kas būs mūžīgi šeit virs zemes. Навуходоносор хотел верить, что его царство будет вечно. Nebukadnecars gribēja ticēt tam, kad viņa valstība būs mūžīga. И тот менталитет у нас фактически все есть. Tāda mentalitāte iekšā ir mums visiem. Что подсознательно мы как-то считаем, что я в моем доме или квартире, как-то эта ситуация будет как-то вечно продолжаться. Savā zemapziņā mums iekšā ir tas, ka mūsu mājas, mūsu situācija, mūsu darbs un vispārējais, ka tas mums būs mūžīgi. Но фактически нет, ничего вечно нету, мой в том числе. Nekā mūžīga nav. Īstenībā. Итак, Бог все равно хотел, чтобы тот царь, Навуходоносор, покаялся. Dievs tā vai tā vēlējās, kaut kad Nebukadnecars bija ļoti liels valdnieks, viņš gribēja, lai viņš atgriežas. Поэтому он сделал тот человек как животное, как зверь для 7 лет, и он жил дикий. Tāpēc viņš arī padarīja viņu līdzīgi zvēriem, un viņš kopā ar zvēriem dzīvoja 7 gadus, kamēr viņš neatgriežas. Есть такой болезнь, где человек становится вообще как зверь. Ir tāda slimība, ka cilvēks paliek tā kā zvērs. И, кажется, Бог дал ему такой болезнь, чтобы тот человек смирился и принял бы, скажем, Евангелие о Царстве Божьем. Dievs deva viņam tādu slimību, lai viņš atgrieztos no savu lepnuma un pieņemtu Dievu evaņģēliju tāds, kāds viņš ir. Мы думали бы, что зачем вообще тратить внимание на таком гордом человеке, как тот царь. И мы тоже иногда думаем, да нет, не стоит проповедовать к этому человеку, он слишком богатый, слишком гордый, слишком далеко от Бога. Mums arī uznāk kārdinājums bieži, skatoties uz bagātiem cilvēkiem, piemēram, domāt, šitam nevajag, šitam arī nevajag, tas ir pārāk bagāts, tam atkal kaut kas cits. А Бог на самом деле хочет как-то действовать и работать даже с теми, которые мы думали бы очень вряд ли. Dievs patiesībā vēlās strādāt ar visiem cilvēkiem, pat ar tādiem, pa kuriem mēs domājam, tas jau nemūžam neatgriezīsim. В 17 стихе 17. pantā написано, что это все случилось по запросам святых. В смысле, по запросам я понимаю ангелов. То есть ангелов спросили. Читай на латышском 17. 4. 17. stih, Да. Koks, ko tu redzēji, kas kļuva aizvien varenāks, kam galotnes sniedzās debesīs, kas bija saskatāms no visiem zemes galiem. Es pareizi izlasīju? Ну ладно, написано, что это все из-за ангелов, в принципе. Ko to eņģeļi darīja zināmu, Jā, tas tā būs. eņģeļi darīja zinām, ka tas tā būs. Viņi То есть taisīja spriedumu. они смотрели с небеса и решили, что так надо. Viņi skatījās no debesīm un nolēma, ka tas ir vajadzīgi. 14. Izviņējos. Šis ir sapnis, ko es ķēniņš Nebukadnecars redzēju, un tev vēl tad sar. Нет, это 14 стих. Tas ir Spriedumu teica sargs.
Šo nodomu vēstīja svētais, lai dzīvie to zina, visaugstajam vara ir par cilvēku valstīm, viņš valsti dod, kam vien viņš grib, viņš var pat viszemāko par to iecelt. Es atvainojos. Значит, что ангелов смотрели с небеса сюда на земле и видели тут человека и решили, хорошо, давайте будем вот так и делать, дать ему такой болезни, вдруг он покается. Eņģeļi skatījās no debesīm un teica, kad nolēma, kad šim cilvēkam, šo cilvēku mums ir jāatgriež un deva tādu slimību, lai viņš savu apziņā atgrieztos. И ангелов и также смотрят на нашу жизнь и решают какой-то план действия. Eņģeļi arī tāpat skatās uz mūsu dzīvēm, kā uz Nebukadnecaru dzīvi. Un viņiem arī priekš mūsu dzīves ir plāns. Значит, иногда мы чувствуем, что Бог вообще забыл о нас. Кажется, что как-то Он ничего не делает, но фактически Он очень внимательно смотрит на наши дела. Dievs, mums brīži liekas, ka Dievs mani atstājas, viņš neko vairs nereaģē, ne uz manām lūkšanām, nekā. Bet īstenībā tā nav. Dievs ir visu laiku mums kopā, un viņš skatās uz mūsu reakciju un uz mūsu darbiem. Мы тоже видим, как Он дал тот царь болезни, чтобы учить ему смирение. Mēs redzējām, ka Dievs deva Nebukadnecaram tādu slimību, ka viņš palika kā dzīvnieks, lai iemācītu viņam pazemību. Мы все это испытывали, да, что когда болезни есть, мы как-то будем смириться перед Богом. Mums arī vajadzētu, kad mēs esam slimi, vai ka mums notiek kaut kādas negācijas dzīvē, vajadzētu pazemoties zem Dievu visvarenās rokas. Видите, тогда проблем, кавычками, которые есть у Бога. Мы болеем, ой, Господи, помоги мне, дай мне здоровье. Он хочет, потому что Он нас любит, дать нам здоровье. Но Он тоже понимает, что без таких болезней мы не будем смириться так, как надо. Dievs dod cilvēku dzīvē pārbaudījumus un arī slimības dēļ tā, lai atgrieztu cilvēku, jo cilvēku paši pa sevīm ir ļoti lepni. Un lai iemācītu cilvēkiem pazemību. Lai viņš, protams, grib uzreiz, tikko tu jau lūdzu, ka tu esi slims, Dievs dod man veselību, viņš mūs tā mīl, ka būtu kā mieru uzreiz dod jau veselību. Bet vajadzīgs mums pašiem ir tas laiks, kamēr mēs atgriežamies no savu lepnumu, no savas augstprātības iedomības pie viņa, ka mēs kļūstam pazemīgi. Когда Даниил объяснил тот видение к царю, Kad Daniels paskaidroja caram Nebukadnecaram šo vīziju, написано, что он за 1 час как-то молчал. В смысле, Даниил молчал за 1 час. Daniels stāvēja šokā veselu stundu. Конечно, он боялся, тот царь. Он не хотел рассказать ему то, что, конечно, для тот царя очень неприятно слышать. Protams, ka viņš baidījās no valdnieka un, protams, ka viņš negribēja no sākuma viņam teikt to vīziju, kas viņam atvērās par valdnieku, tā vīzija, kas nebija laba priekš tā valdnieka. Мы тоже как-то стесняемся сказать, особо перед властными людям, вот, Слово Божье, то, что есть истина. Итак, Даниил молодец, он как-то колебался, я понимаю, 1 час, потом, да нет, хорошо, я буду высказать то, что есть. Mēs arī bieži negribam vai baidāmies pasludināt Dievu evaņģēliju tādiem cilvēkiem, kuriem ir vara, piemēram. Bet Daniels ir malacis, viņš kādu brīdi svārstījās, bet pēc tam tomēr izlēma, lai notiek Dieva prāts, un viņš pateicis valdniekam visu vīziju. И
Кажется, очень неприятно иногда сказать человеку то, что есть. Ну, помните, Иоанн Креститель, из-за того, что он сказал то, что человек не хотел слушать, в принципе, он закончил в тюрьме и потом умер. Nevienmēr mums pašiem arī gribās teikt cilvēkam nepatīkamas ziņas, ka viņš, jo, teiksim, sludināt evaņģēliju, ka viņš ir grēcīgs un nevienmēr tas patīkam. Un Jānis Kristītājs arī būtībā dēļ tā, ka viņš pateica patiesību, nokļūt cietumā un tur arī beidzās viņa dzīve dēļ sludināšanas. Так, Даниил советовал тот царь после того, что он дал то толкование. Daniels viņam ieteica. Он сказал, что лучше покаяться, чтобы это не случилось, чтобы тот болезнь не пришел на тебе. 24. Daniela grāmata, 4. nodaļa, 24. pants, tādēļ ak ķēniņ, lai mans padoms tev tīk, tu atsvogļinies no grēkiem, darīdams taisnību un no negantības apžēlodamies par nabagiem, varbūt tavu labklājību nemitēsies. Кажется, что у Бога был какой-то план, чтобы, это случилось бы, но это не обязательно. Если, хотя Бог это придумал, такой план действия, если царь покаялся, то это не случилось бы. Dievs bija izdomājis plānu. Viņš gan bija pateicis par to, ko viņš bija nolēmis sliktu pret to valdnieku. Bet viņš arī deva otru iespēju atgriezties valdniekam. 24. pants tādēļ ak ķēniņ, lai mans padoms tev tīk, tu atsabodinies no grēkiem, darīdams taisnību no negantības, apžēlodamies par nabagiem, varbūt tavu labklājību nemitēsies. Ja valdnieks būtu atgriezies, varbūt arī nebūtu noticis tas sods, kas pār viņu nāca. Значит, что у Бога есть, наверное, несколько разных возможных судьбы, разных возможных будущих для каждого из нас. Tas nozīmē, ka tāpat arī Dievam ir ļoti daudz varianti priekš mūsu nākotnes atgriešanos. Но в самом конце, если побыстрее мы покаемся, побыстрее будем смириться, тогда побыстрее, побыстрее будем смириться, побыстрее покаемся, тогда, наверное, меньше таких страданий для нас нужно. Ja mēs arī, jo ātrāk mēs atgriezīsimies caur Jēzu Kristu pie Dieva, jo mums pašiem būs mazāk arī šitādi te pārbaudījumi un ciešanas mūsu dzīvē. Тот царь не покаялся, поэтому тот 7 лет болезни пришел. Nebukadnecars neatgriezās, un tāpēc uz viņu pār viņu nāca šis 7 gadu slimība, kā sods. И, после этого, в конце концов, он покаялся после 7 лет болезни и даже проповедовал по всему миру, что Бог Израилева является самый сильный Бог и так далее. Bet viņš atgriezās tomēr pēc 7 gadiem. Viņš pazemojās zem Dieva visvarenās rokas un pēc tam sludināja visai pasaulē, kad Ābraham, Īzāk, Jākab Dievs ir vienīgais Dievs, ka viņš